Labi, Konrād, gatavs. Tad atskaņosim. Es vēlos atvainoties par traģisko karu, ar ko es nežēlīgi un nekautrīgi sakropļoju Ukrainu kā valsti un Ukraiņus kā nāciju. Es meloju, ka NATO militārās struktūras tuvojās Krievijas robežām. Es meloju, ka mēs bombardējam tikai militāros mērķus. Mans karaspēks nežēlīgi nogalināja vecus cilvēkus, sievietes, bērnus, kā arī nevainīgus vīriešus, un tāpēc man jālūdz dižajai un drosmīgajai Ukraiņu tautai piedošana. Esmu nolēmis nekavējoties izvest Krievijas federācijas karaspēku no visiem Ukrainas apgabaliem, kur tie ir atradušies manas kļūdainās pārliecības rezultātā, ka Krievijai ir tiesības gan uz Krīmu, gan Donbasu. Izklausās labi. Es atstāju prezidenta amatu. Es pametu politisko dzīvi, lai mācītos brīnišķīgo ukraiņu valodu. Bet visus savus miljārdus es atdodu, lai atjaunotu Ukrainu, kuru es sagrāvu. Slava Ukrainai!